Viganas pilsēta Anglijas ziemeļos. 38 sportisti no 5 Novus klubiem sabraukuši mēroties spēkiem. Vienam no sacensību līderiem, Kasparam Stūrmanim, Novus par kaislību kļuvis, jo bērnībā Latvijā kāds spēles galds vienmēr bijis tuvumā un aizvien ticis likts lietā. Sākumā sētāk, vienkārši tās, bērnu līmenī un pēc tam vēlāk jau nopietnāk. Sāku turnīros, tad jau visi pieredzējušie spēlētāji kaut ko pamāca, kaut ko pats vienkārši skatoties iemācās. Un tad kopā jau cik sanāk, jau 35 gadu laikam. Pērnā gada Lielbritānijas čempione sieviešu konkurencē ir Elīze Čaklā. Viņa norāda, ka tehniskās prasmes noslīpētas, galvenais, lai nervi nepieviļ. Man Novus tiešām patīk dēļ tā, ka viņš trenē to cīņu pret sevi. Es gandrīz 80, varbūt pat 90% no spēlēm, viņas vairs nav pret pretinieku. Viņas ir, vai es varu savas nervus nomierināt. Lai gūtu labus sasniegumus, jāspēlē teju dienā. Rezultātu tabulas līderi reizi mēnesī piedalās kādā turnīrā. Tas vien, ka turnīru ir tik daudz, apliecina Novusa uzplaukumu Lielbritānijā. Turklāt absolūtais vairākums organizatoru un spēlētāju ir latvieši. Līmenis, kādā mēs to nodrošinām, es uzskatu, ir ļoti augsts. Un tas priecē, jo mēs tiešām varam piedāvāt cilvēkiem baudīt Novus. Profesionālajos turnīros aktīvi piedalās mazliet virs 100 sportistu, bet spēlētāju skaits ir vēl krietni lielāks, jo daudzi to dara savam priekam. Vai jums patīk spēlēt Novusu? Jā! Lielbritānijā oficiāli darbojas vairāk nekā 10 Novusa klubi, un lielāko no tiem vada Ilja Osipovs. Mēs jau pastāvam 4. gadu, un man liekas, visgalvenākais, ka mēs visu darām no sirds, un tāpēc mēs tieši ar to mēs piesaistām jaunus cilvēkus gandrīz pēc katru mēnesi. Sacensties ir iespēja nevien Lielbritānijas sportistu pulkā, bet arī Novusa pasaules kausa tūres 10 posmos, kas gada laikā norisinās 7 valstīs. Nākamais jau oktobrī Itālijā. Līva Karlsone, Latviešu.com, sadarbībā ar diasporas reportieriem.